Mani sauc Emīlija. Man šķiet, ka jūs jau visi zināt, kā mani sauc, tāpēc, ka jūs sekojat manam kanālam. Un pirms jūs to pateiksiet, jā, mans kakls nesakrīt ar manu seju. Es izmantoju pašiedegšanas krēmu, tādu krēmu, kas nomaina krāsu un neprasīt. Man bija jautri. Un tas ir pats galvenais. Mēs sen nebijām runājuši, vai ne? Un es iedomājos to, cik forši būtu apsēsties piekdienas vakarā un vienkārši ar jums parunāt par kaut ko, kas īsti es pat nezinu. Vai jūs gribat ar mani runāt? Vai jums patīk, ka es runāju? Bet es vienkārši gribēju pastāstīt jums, kā es jūtos, un es jūtos skumīgi. Ui, kāds pārsteigums, es vienmēr jūtos skumīgi. Bet šis nav skumjas, kurās man gribās raudāt, bet vairāk tāds kā bezjēdzības sajūta, tā it kā es neko labu nedaru ar savu dzīvi. Man tas ir paskaidrojams ar to, ka es esmu runājis savos iepriekšējos video, es esmu pārāk liela perfekcionists un es gribu visu uzreiz un tagad un tūlīt. Un tas man apēd dzīvu. Un es gribu perfektas attiecības, es gribu, lai cilvēki mani mīl, lai mani tuvākie mani mīl. Un es zinu, ka tas ir pārāk stulbi teikt to, ka es gribu to visu. Ka es gribu, lai mani mīl, es gribu, lai mani dievina. Labi, es negribu, lai mani dievina. Nevajag. Bet man gribās vienkārši, lai pasaulē ir vairāk mīlestības un jaukumu. Un es zinu, tas skan cheesy un stuff, bet tas ir mans stulbais prāts, kas to grib. Es tieši nesen satiku savu vienu paziņu un mēs runājām par nākotni. Un par to, cik daudz tev vajag dot, lai kaut ko sasniegt savā dzīvē. Tu nevari sēdēt uz dienu savā dzīvoklī un cerēt to, ka viss tev pasaulē būs. Tev vajag reāli iet ārā un fiziski strādāt. Un tas prasa tik daudz, ne vairāk kā fizisko, bet ļoti daudz mentālo. Tev vajag ļoti spēcīgu izturību un ticību sevī. Tāpēc, ka 1., 3., 5., 6., 7., 80. reize izgāzīsies. Un kā man negribētos ieskaidrot to, ka dzīvē viss nāk viegli, tīpaši mākslas novirzienos, ir tīpaši, es atvainojos par savu roku, kas biju šodien darbā, ir tīpaši visādās tādās jomās, tas prasīs nenormālu spēku un ieguldījumu. Un es ticu, protams, ka šis ir sanāks vienkārši. Es tieši sēdēju un es domāju par to, cik daudz cilvēki atsakās censties pat pēc, kā viņiem ir bail no tā, ka viņi izgāzīsies. Un es esmu tik daudz reižu izgāzusies, ka man ir tāds sajūtīt, kā es sāku padoties arī. Un nē, tā kā ne jau ar YouTube vai kaut kādām tādām lietām, bet pieņemsim par kaut kādām lielākām lietām. Man gribās tik daudz ko izdarīt ar savu dzīvi, bet mana roka neceļās, jo es jūtos tā, it kā es esmu jau nolemtos izgāšanos. Un tas nav... Es pateicu, kāpēc. Tas ir pārsvarā tāpēc, ka es izgāzos tik daudz reižu dzīvē jau, ka man ir tāds, ka ja es izdarīšu to un to, man sekos izgāšanās, bet tas bija jaunāk un stulbāk, un es pieļauju, ka tagad man ir iespējas lielākas, jo es esmu gudrāka un lielāka meitene izaugusi, un man ir vairāk smadziņu, bet tie pašā laikā... Es pateicu, man šķiet, ka man ir daudz labu draugu, bet tie pašā laikā man ir bijušas tik daudz kļūda, tik daudziem cilvēkiem apkārt manā dzīvē, ka tie cilvēki nedomā neko labu par mani, un tas skanēja tikko ļoti skumīgi. Ka man ir daudz draugu, bet tikpat daudz cilvēku, kuriem es nepatīku. Ko visu mūdu? Jā. Es vienkārši... Man ir grūti saņemties uz lietām. Man patīk tas, ko es daru, bet es vienkārši nevaru sev piespiest. Un ja esat pamanījuši, es ļoti reti salīdzinoši lieku video. Un ne tāpēc, ka es nefilmēju vai kaut ko tam līdzi, bet vienkārši... Es pat nevaru paskaidrot, man nav iemeslu, kāpēc es to nedaru. Man vienkārši mentāli, es esmu izsūkta. Es esmu izspiest kā apelsīns. Un vajag reāli atvaļinājumu no visa, no darba, no otrā darba, no hobijiem, no visu. Tāpēc, ka es esmu cilvēks, kurš atnāk uz mājām. Es apsēžos, pasēžu pusstundu telefonā un tad es sāku strādāt. Es filmēju video, montēju 2 stundas, sakārtoju dzīvoklī, salieku netīrās drēbes, sakārtoju drēbes uz rītdienu, salieku kosmetiku pa plauktiem, un tā līdz 0:30 naktī, un tad es eju gulēt. Nē, es jau pusstundu sēžu telefonā. Un tā ir katru dienu. Es ceļos 8, dodos uz vienu darbu, dodos uz otru darbu, satieku draugus, satieku šo un to. Un es esmu fiziski nogurusi un mentāli izsmelta.
man ir tik daudz plānu un iedvesmas, un man jājūtas dzīvākai uz vasaru, bet es jūtos izsmelta un beigta, un man gribās satikt manas draugus, man gribās dzīvot, un es satieku viņus, bet es vienkārši nevaru sevi piespiest izbaudīt to laiku ar viņiem. Es vienkārši sēžu stūrī un mirstu nost, tāpēc kā es esmu tik daudz ko uzkrāts uz saviem pleciem, ka man nav spēka, un vēl jau vairāk man nepatīk atteikties. Man nepatīk atteikt jaukiem cilvēkiem, uzkrāsot viņus, satikt tāpat tās, aiziet kafiju, palīdzēt darbā un tā tālāk, bet es vienkārši to nespēju. Un, ja jums ir tāda pati situācija, ka jūs vienkārši mentāli nespējat sev piespiest, jo spēka man ir spēks katru 12 stundu diennaktī skraidīt apkārt, bet man mentāli nav. Man galva sāk sāpēt no, ja paiet diena, šodien es biju fotosesijā gandrīz visu dienu, es atbraucu uz mājām, un es zinu, ka man, lūk, es filmēju video, es viņu montēšu, un tur nav nekāds vainas, ka šis tāds viegls video, ko montēt, bet man galva jau sprākst. Tas skan tik stulbi, bet man sprākst galva. Un man ir smaga sirds no tā, ka es nevaru sev piespiest, justies laimīga. Un man tāds sajūta, ka ir vasara. Kāpēc, lai es justos depresīva? Kā pavasarī vai ziemā. Man jājūtas labāk, bet mana depresija nelabojās. Un viss, ko es daru, tā kā tas tāds maziņš updates par depresiju, viņa nav pazudusi. Es jūtos tikpat slikti, kā es jūtos pāris mēnešus atpakaļ, kad es uzrakstīju to dzējoli. Un es nezinu, varbūt man sanāk labi apslēpt to, jo daudz cilvēku pat nezinu, ka man ir īsti depresija, ka, jā, bet man vienkārši, es esmu gājis pie tik daudziem cilvēkiem un speciālistiem, bet kaut kā nepalīdz nekas. Un es esmu tādā kā vieglā izmisuma mirklī, kurā šī konstantā sajūta bezpalīdzības, ka nekas nelīdz. Man reāli smaga sirds no tā. Un man gribās, lai kaut kas mainās, jo es daudz ko daru, un viss uzskata, ka esmu baigi pozitīvā. Es esmu pozitīva, bet tajā pašā laikā es mentāli neesmu tajā vietā. Un varbūt man beigts filmēt YouTube video. Nē, tāpēc, ka tas, kas man iepriecina, tikai tie mazie mirkli, kas man iepriecina, man vienkārši nav spēka tik bieži darīt, bet gan jau, ka es nākamajā dēļ centīšos būt atkal aktīvi katru dienu. Un jā, ja varbūt jums ir kādi ieteikumi, kā vispār, kā skolas, pat nezinu. Un jā, man vienkārši gribējas apsēsties, bišķiņi jums parunāt par šo to un neko. Es iešu pagatavošu sev ēst, es gribu tā ēst. Ja es gribu zināt, ko es šodien darīju, īstenībā es sataisīju tādu storiju Instagramā, jā, jūs redzēt. Es tur spamoju, kā briesmīgi. Spamoju bildes, liku bildes. Un es laikam rītdien ielikušu video par arī drogas precēm, so tas būs forši. Man īstenībā baigi patīk filmēt kaut ko pieejamu. Par ko jūs gribat, lai es runāju, varbūt jūs varat man pateikt, vai kāds ir jūsu video idejas. Man būtu forši izdarīt to, ko jūs iesakat. Es zinu, ka jūs gribat, lai es uztaisu DIY lookbooku, bet man vienkārši laika tam nav. Pamācības, ko sasīt setting sprayu. Es domāju, ka es netaisīšu atsevišķu video tam, ka es uztaisīšu Instagramā rakstu tam, tāpēc, ka tas ir pārāk viegli. Bet es tā kā visu to daru. Man esmu filmēt dažu gadu, man vienkārši nebija nekad labs laiks. Tu esi samotēties. Un jā, tas arī viss. Es zinu, ka tas bija haotiski. Mana dzīve ir haotiska. Es ļoti atvainojos, ka mana dzīve ir haotiska. Viņa ir ļoti haotiska, bet neaizmirstiet piesakot manam kanālam, vai arī nesakot manam kanālam. Es zinu, ka jums nepatīk. Labi, atgādāties, ko es mūdu. Galvas, ka man ir depresija, bet es smējos. Es esmu, I'm a mess. Es esmu riktīgs mess. Es vienkārši nevaru sevi savākt kopā. Un, jā. Bye!